Skatītāji, klausītāji. Šodien mēs izanalizēsim tādu parādību, kā šo te Rīgas nama pārvaldnieks dzīvojamo māju kopībām un kopīpašniekiem piedāvāto pārvaldīšanas līgumu, kas ir tipveidi visām dzīvojamām mājām Rīgas pilsētā. Daudz jau to ir saņēmuši, daudz tagad saņem, un daudz tuvākā laikā, tīpaši rudenī, varētu saņemt un saņems. Kāpēc Rīgas nama pārvaldnieks vēlas slēgt šādu pārvaldīšanas līgumu? Vai līguma punkti ir atbilstoši likuma prasībām? Un ko mums darīt ar šo te līgumu? Ar šo te piedāvājumu? Par to arī parunāsim. Šeit ir šis iedzīvotājiem piedāvātais dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, tātad darījums, kuru Rīgas nama pārvaldnieks uzaicina kopības noslēgt ar viņu. Jā, paskatīsimies tuvāk, kas ir šī darījuma saturs, tā atbilstība likumam. Jā, paskatīsimies tuvāk. Jāsāk ar to, kāpēc vispār šāds līgums tiek piedāvāts, kas ir tas iemesls, kāpēc viņš tiek piedāvāts. Iemesls ir gaužām vienkārši. Tad mums jāatskatās vēsturē. Tad Rīgas nama pārvaldnieks ir parādījies tāpēc, ka 20-30 gadus atpakaļ nododot dzīvojamās mājas privatizācijai, likums paredzēja, ja dzīvokļu īpašnieki privatizē māju un nav pieņēmuši lēmumu pārņemt pārvaldīšanas tiesības uz sevi, tā pašvaldība, tad vietējā pašvaldība, Rīgas pilsētā, tā ir Rīgas doma, tādā laikā, noteica pārvaldnieku, kurš tad apsaimniekos dzīvojamos mājas, tajās mājās, kurās īpašnieki ir bijuši kūtri un nav ņēmuši likteni savās rokās un paļaujušies uz to, ka valsts izdarīs viņu vietā to, ko viņi nav vēlējušies vai nav sapratuši, kā izdarīt. Tad viņa pārvaldīšanas tiesības. Un Rīgā tāds pārvaldnieks tika noteikts Rīgas nama pārvaldnieks, tika izveidota sabiedrība, jā, un šī sabiedrība apsaimnieko mājas. Tas pamats visās cilvēciskajās attiecībās ir vai nu darījums, kā mēs te redzam, vai ir neatļauta darbība, vai likums. Tātad ir tikai 3 pamati, uz kā veidojas cilvēciskās attiecības. Tas ir darījums, likums, neatļauta darbība. Rīgas nama pārvaldnieks šajā gadījumā mājas apsaimniekoja pamatojoties uz likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. pantu, 7. daļu. Lūk, šī daļa, jā, viss šī daļa. Šī daļa noteica, ka, pašvaldības izvēlās šos te apsaimniekotājus tajās mājās, kurās viņi nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības. Tad mūsu Rīgas nama pārvaldnieks visu šo laiku dzīvojamās mājas apkalpoja uz likuma pamata. Tur nebija darījums apakšā, tur nebija arī apakšā neatļauta darbība. Tieši pretēji tur bija atļauta darbība uz likuma pamata. Tad mājas pārvaldīja uz likuma pamata. Šis te loks, kur ietvaros šis nama pārvaldnieks strādāja, ir atspoguļots dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantā, kurš nosaka, kad ir obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības un citas pārvaldīšanas darbības. Tad šīs te citas ir būtībā ekstra. Tas, kas var būt, un tas, kas arī nevar būt. Pēc iedzīvotāju vēlmēm. Šīs te obligātās veicamās pārvaldīšanas darbības ir dažādas. Jā. Šeit, piemēram, ir sanitāra apkopmāja, finanšu uzskaits organizēšana, kā mēs šeit redzam, teiksim,
nodrošināt zemesgalu uzturēšanu atbilstoši normatīvu aktu prasībām, ja māja atrodas uz citai personai piederījušas zemes, un informācijas sniegšana valsts pašvaldību iestādēs. Šeit ir dažādas darbības. Šīs viss ir obligāts. Lūk, šis, ko es tagad iezīmēju, ja, iezīmēsim zaļo. Šis viss, kas ir iezīmēts ar zaļo, tas ir viss, ko Rīgas nama pārvaldnieks līdz šim darīja. Ko viņam bija jādara. Tātad viņi neko nedarīja papildus, viņi nedrīkstēja darīt papildus. Vienīgā situācija, ja dzīvokļu īpašnieku pieņem. Viņi darīja tikai to, kas aprakstīts šajā te likumā, konkrēti šajā te daļā. Vispārējais, kā es jums jau norādīju, ja, ir darbības, kas tiek veiktas, ja, atbilstoši īpašnieku gribai un maksāt nespēju. Tātad viss tas, kas papildus, ārpus šiem obligātiem, ir ekste, kurš tiek vērtēta atbilstoši gribai. Ja grib, ar to nepietiek, jāvērtē arī, vai vispār iedzīvotājs var šo visu pavilkt. Tātad nevar būt situācija, ka kaut kāda 3 kopīpašnieki, kuri turīgi, saka, ka mums tagad būs rožu dārs 10 000 eiro vērtībā. Mums jāvērtē arī to, lai tas 4. būtu maksāt spējīgs šo te augļu dārzu vispār samaksāt viņa daļu. Ja, ja viņš nevar samaksāt, tad šo te ēdienas dārzu, ko 3 bagātie kopīpašnieki vēlās ierīkot kopīpašumā, ja, nevarēs ierīkot, jo tas 4. šo te visu samaksāt nevar. Tad tas varētu būt viens no tādiem interesantiem piemēriem, ko es pieminēju. Iesim cauri tagad līgumam. Un tagad jautājums, kāpēc viņi šādu te līgumu vispār uzspiež, tā teikt, uzspiež, neuzspiež, piedāvā noslēgt šos te kopību, ir likums, kas stājās spēkā šā gada 1. maijā. Tas ir valsts un pašvaldību dzīvuma māju privatizācijas pabeigšanas likums. Tātad valsts ir izdomājusi, ka pietiek. Ir jānoslēdz privatizācijas process, tur ir vairāki panti, kuros pateikts, kā privatizēt dzīvokļus, tur kāds termiņš tam visam nolīdz, ko darīt tiem, kas nav privatizēti, un tā tālāk un tā joprojām. Bet konkrēti uz pārvaldnieku, uz Rīgas nama pārvaldnieku un arī uz citiem pārvaldniekiem, kas ir noteikti citās pilsētās, ko pašvaldība ir noteikusi citās pilsētās, katrā pilsētā ir savs pašvaldības noteiktais pārvaldnieks. Šeit ir ierakstīts, ka ja iedzīvotāji nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, tad Rīgas nama pārvaldnieks šajā gadījumā līdz 2025. gada 31. decembrim sasauc īpašnieku kopsapulces, kurā tiek pieņemts lēmums par to, ka vai kopība pati pārvaldīs māju vai nepārvaldīs māju. Lūk, tas arī tagad ir, tas arī tāpēc tika darīts. Tāpēc pārvaldnieki iniciatīva uzspies šo te, nevis uzspies, bet piedāvāt noslēgt šo te pārvaldīšanas līgumu nav no zila gaisa, tas ir balstīts uz likumu, un būtībā viņi to dara likumīgi, un pamatoti. Būtībā es arī atbalstu šo te likumu, uzskatu, ka tas ir pareizi, pietiek iedzīvotājiem domāt, ka īpašums ir kaut kas tāds virtuāls. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka viņi ir atbildīgi par māju, ka viņi mājas saimnieki, un tā arī jārīkojas. Jārīkojas atbilstoši krietnam un rūpīgam saimniekam. Nevis tādam pasīvam novērotājam no malas. Tad pilnīgi atbalstoši iedzīvotāji, tad pārvaldnieks pareizi dara, kad piedāvā šos līgumus. Nekā tur pretlikumīgi nav. Nākošais jautājums ir, sāksim šo te līgumu analizēt. Tātad pirmā problēma, ko es saskatīju, tas, ka maksājums uzkrājuma fondā pārvaldnieks noteiks atbilstoši tāmei un dzīvojamās mājas uzturēšanas darba plānām. Tātad, cik es noprotu, katru gadu tiks nosūtīts šis te tāme, šis te uzturēšanas fonda iemaksas apmērs. Grūti pateikt, kā tas tiks nosūtīts. Jā. Visdrīzāk tā kā līdz šim, vienkārši nosūta informatīvu. Un tu beigās nākošajā gadā
secina, ka tev tās uzkrājuma fonda iemaksas ir palielinājušās, ja, jo ir kaut kādi tur darbi ieplānot, ko tu tā palaidz garām, ja. Nu, šis punkts ir tāds, nu, gluži tā kā pretlikumīgs nav, bet tāda situācija ir, kad pārvaldnieks vēlas vienpersoniski visus šos lēmumus pieņemt un iedzīvotājs atstāt tā kā novārtā. Nu, šis punktiņš manā skatījumā būtu koriģējams no kopības puses, ja, ka, nu, tomēr ir mazliet savādāk šī informācija, informēšana, iedzīvotāja informēšana jābūt mazliet savādākai, respektīvi. Tur ir jāveic korekcijas. Otrā problēma, tad tur jau ir lielāka problēma, ko es saskatu, un konkrēti. Tad ir šis te punktiņš, 2, 3, 3. Tad, nu, kā es teicu, šie te līguma punkti visos līgumos, visām Rīgas pilsētas dzīvojamām mājām būs vienāds. Tad, ja veidojas starpības starp dzīvojamās mājas ūdens uzskaits mezglā uzstādītā komerces uzskaits mēraparāta rādījumu un ūdens patēriņu, kas noteikts izmantojot dzīvokļu īpašumos uzstādītos ūdens patēriņu uzskaits skaitītājs, ieskaitot arī avārijas un remonta laikā nopludināto ūdens daudzumu. Tad īpašnieki ūdens patēriņu starpību izmaksas sēdz atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam, šis ir svarīgi, ja, redzēt, šis te ir svarīgi, vai pārvaldnieku noteikti metodikai, vai īpašnieku kopības pieņemtiem lēmumiem. Tātad, kas šeit ir? Šeit ir tāda strateģiskā nenoteiktība, tātad juristiem patīk šī te strateģiskā nenoteiktība, kad ir kaut kā 3 paņēmieni, kā noteiks šo te ūdens starpības sadals starp dzīvokļu īpašniekiem. Nu, pirmkārt, šādai nenoteiktībai nedrīkst būt, līgumam jābūt noteiktam, tas ir viens, un otrkārt, ir tikai viena metode, kā var noteikt šo te starpības sadalu. Šī metode ir ierakstīta civila likuma 1069. pantā. Tad civila likuma 1000. Šeit atzīmē. Un konkrēti. Visi kopīpašnieki samērā ar katru daļu saņem visus labumus, kādas kopējā lieta dod, un tādā pašā apmērā arī sedz zaudējums, kāda tai ceļas. Respektīvi, zaudējumu apmēru nosaka nevis atbilstoši dzīvokļu skaitam, bet piedarošām domājumam daļām. Tā, piemēram, ja mājā ir zaudējumi, piemēram, 100 eiro, ir 2 kopīpašnieki, kuram vienam ir 60 kvadrātmetri, otram 40 kvadrātmetri, tad vienam 60, otram 40, piemēram, kvadrātmetri dzīvoklis, tad viena atbildības apmērs ir 60%, otra apmērs ir 40%. Tad, ja pirmam pēc likuma būtu jāmaksā 60 eiro, otram 40 eiro, tad šajā gadījumā, ja mēs skaitām pa dzīvokļiem, katram būtu jāmaksā 50. Ieguvējs ir tas, kam ir lielāks dzīvoklis. Savukārt zaudētājs ir tas, kam ir mazāks dzīvoklis. Tā nav pareizi. Aprēķins pa dzīvokļiem, pa dzīvokļu īpašumiem nav pareizi. Ir jārēķina tā, kā likumā ir noteikts, atbilstoši katru piedarošām domājumu daļām. Par domājumu daļām es mazliet pieskaršos vēlāk, pastāstīšu, kā viņas aprēķina, bet, nu, šis uzreiz automātiski ir pretējs likumam. Šis punkts ir pretējs likumam. 2.3 punkts, 3 punkts. 3 punkts ir pretējs likuma prasībām. Nu, un šie te 2.3.4 līdz 2.3.9 punkti. Tur arī ir aprakstīts, kā aprēķina siltumenerģiju katram iedzīvotājam, elektroenerģiju, pakalpojums sniedzēja pakalpojums par ūdeni, kā aprēķina tā tālāk un tā joprojām. Un atkal šeit figurē gan dzīvokļu īpašnieki, gan pārvaldnieki noteikti kaut kāda metodi, gan īpašnieku lēmumi. Katram, protams, savs, šie te visi tie punkti, ja, ko es šeit norādu, ja, katram savs, bet nu, arī tas nav pareizi, jo, nu, likumā ir tikai un vienīgi viena kārtība noteikti, ja. Ja, likumā ir tikai viena kārtība, un tas ir piedarošās domājumās daļas. Skatāmies. Tātad civila likuma
Civila likuma 1071. pāns. Uz kopējo lietu gūstošās nastas, apgrūtinājumu un lietas uzturēšanas vajadzīgi izdevumi, tātad un lietas uzturēšanas vajadzīgi izdevumi, jānes kopīpašniekam samērā ar viņu daļām. Tātad nevis uz dzīvokļu īpašniekiem, nevis uz kaut kādām pārvaldnieku metodikām, tikai atbilstoši kopīpašumu domājumām daļām. Tātad tā. Tas ir ierakstīts arī citos likumos, nu, piemēram, tātad viss aprēķina kārtība ierakstīta dzīvokļu īpašumu likuma 13. pāntā, nu redzēt. Šeit pirmajā daļā atbilstoši domājumām daļām aprēķina. Tad arī šeit domājumām daļām rakstīts, ka jāaprēķina. Šeit arī rakstīts, ka aprēķina domājumām daļām atbilstoši. Tad arī šajā likumā, šajā pantā tikai un vienīgi domājumās daļas. Tas arī cits starpā ierakstīts ir pašā dzīvokļu īpašuma likuma, dzīvokļu īpašnieku pienākumu detalizētā aprakstā pret dzīvokļu īpašumu, un tā arī redzēt 10. pānta pirmās daļas 12. punkts, tātad viss atbilstoši viņu īpašuma ietilpstošamām domājumām daļām apmēram, tātad dzīvokļu īpašnieks nodrošina finansējumu dzīvokļu īpašnieku kopības saistību izpildē par trešām personām. Tātad tikai un vienīgi atbilstoši domājumām daļām aprēķina visus izdevumus, tā skaitā siltumenerģiju, tā skaitā elektroenerģiju, ūdens kanalizāciju, atkritumu izvešanu, visi ir tikai atbilstoši domājumām daļām. Citu kārtību likums neparedz. Nav ierakstīts likumā atbilstoši dzīvokļu skaitam. Tāda norma nav. Tad Rīgsnam pārvaldnieks piedāvā jums aprēķināt šos tā izdevumus, sadalīt atbilstoši dzīvokļu īpašniekiem pretēji likuma prasībām. Tā darīt nevar. Tad jautājums ir, kas tās vispār ir domājumās daļas? Jā, jūs uzdosiet tādu jautājumu, kas ir domājumās daļas? Kas tās tāds ir? Jā, domājumās daļas ir gaužām vienkārši. Viņas ir ierakstīts, kā aprēķina ierakstīts dzīvokļu īpašumu likuma 5. pānta 1. daļā, un tas ir dzīvokļu īpašumu ietilpstošā kopīpašuma daļa ir atsevišķā īpašumā kopējā platība attiecībā pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību. Respektīvi. Ja? Tātad, respektīvi, šeit ir piemērs, ja jums pieder dzīvoklis 50 kvadrātmetru platībā, mājā savukārt kopējo pārējo kaimiņu dzīvokļu platība summa ir 10 000, tad jūsu domājumā daļa 50 tūkstošās domājumās daļas. Tātad šeit 10 000 ir kopējo dzīvokļu īpašnieku dzīvokļu platību summa. Šis ir jūsu kvadrātmetri, kas jums ir. Un tas nozīmē, ka atbildības apmērs jūsu kopīpašumā ir procentuāli attiecībā izreikinot 0,5%. Tātad 0,5% jums pieder šīs te 50 tūkstošās domājumās daļas. Un tas nozīmē, ka, ja, piemēram, mājai tiek uzlikts sods par karogu neizskāršanu 100 eiro apmērā, tad jūsu daļa ir 100 eiro reiz 0,5%, kas veido 50 centus. Tātad 50 centi būtu jāmaksā, ja jums, piemēram, sodu par karogu neizskāršanu pie mājas. Savukārt apkur mēnesī, ja jums, piemēram, ir piedāvāt ar tātad mēnesī ir māja patērējis apmēram 15 000 eiro, 15 000 eiro izdevumi bijuši par apkuru, tad jūsu daļa, ja jums pieder 50 tūkstošās domājumās daļas, ir 75, tas šeit ir kļūda, nevis centi, bet eiro. Ja? Eiro. Tad 15 000 reiz 0,5% veido 75 eiro. Lūk tā. Tikai tā un nekas savādāk aprēķina gan izdevums, kas krīt uz kopību, ja, gan labums, ja tāda ir, piemēram, kaut kāda autostāvvieta noma, ja, teiksim, par labu citām personām. Ja. Tikai tā rēķina, savādāk nerēķina. Tāpēc Rīgsnam pārvaldnieks uzspiestā kārtība, kad ir jārēķina ja, šīs te atbilstoši kaut kāda metodikai, tur vēl nezinu kā, šādi likuma punkti ir pretlikumīgi. Tādi nevar pastāvēt pēc būtības. Tad, ko darīt? Ko darīt? Ko mums pasaka likums? Tātad likums mums pasaka, ka tas ir civila likuma 1415. pāns, kad neatļauta darbība, kuras mērķis ir pretējs likumiem, kā mēs redzam, aprēķins. Domājuma daļa, aprēķins šeit nav līgumā pieminēts, kaut gan ir jārēķina izdevums šādi, kuri ir vērsta uz
to, lai apiet likumu, nevar būt par tiesisku darījumu priekšmetu. Tāds darījums nav spēkā. Respektīvi, ja šie punkti, kuros ir norādīti pretējas izdevuma aprēķināšanas metodika, viņa nevar būt spēkā. Viņa vienkārši nevar būt spēkā. Tā. Ejam tālāk. Tātad vēl ir tāds ļoti brīnumains punkts līgumā 2.4.1, kurā norādīts, ka par sniegtajiem pārvaldīšanas pakalpojumiem, tātad, ja tiek kavēti, tad jāmaksā 0,2% apmērā par katru kavējumu dienu. Tātad nokavējums iestājas nākamajā dienā pēc rēķina norādītās samaksas datuma. Tātad, ko tas nozīmē? Tad, ja mēs pareizinām šo te 0,2% ar 365 dienām gadā, tad man sanāk, ka šī te likme gadā ir 73% un mēnesī 6,08%. 6,08%. Ko mums saka likums? Tātad likumā pateikts tā, tātad likumiskie procenti šeit, civil likuma 1765. pants pasaka, ka likumiskie procenti ir 6% no 100 gadā. Ja? 6% no 100 gadā. Šeit mēnesī 6%. Tātad 12 reizes lielāki procenti nekā likumiskie nokavējumi procenti 6%. Jau uzreiz tāds signāliņš, ka kaut kāda samērība šeit ir tā kā pazudus. Tas, kas samērība ir pazudus, mēs arī varam konstatēt pēc cita likuma. Likums saucās par nodokļiem un nodevām, 29. panta 2. daļa, kurā teikts, ka pa jebkuru nodokļu samaksas kavējumu, vai tas ir nekustamā īpašuma nodoklis, vai par, teiksim, uzņēmuma ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sociālais nodoklis, riska valsts nodeva, ir jāmaksā 0,05% par katru nokavēto dienu. 4 reizes mazāk nekā pārvaldnieks mums piedāvā līgumā. 4 reizes mazāk. Tātad nodokļi ir daudz svarīgāk manā skatījumā aizsargāt ar 0,5% nekā šos te izdevumus, pārvaldīšanas izdevumus, ko pārvaldnieks nav saņēmis no iedzīvotājiem. Gadā šis te nokavējuma procents uz nodokļiem veido 18,25%, mēnesī 1,52%, kā mēs redzam pēc šeis te manā aprēķina. Un, kā es teicu, 4 reizes mazāk likumi ir nodokļiem par kavējumu nekā pārvaldnieka 0,2%. Šeit nav nekādas samērība. Šeit tad var pacelties jautājums par negodīgu komercpraksi. Tad ir nākošais punkts, tāds ļoti interesants. Un tas ir punkts par to, ka šie te nokavējuma procenti tiek ieskaitīti sākumā ieskaita nokavējuma procents, pēc tam pārvaldīšanas maksas, tad maksa par pakalpojumiem un tā tālāk. Labi. Ok, tas viss ir pareizi. Man lielākā problēma ir, kur paliek šie te nokavējuma procenti. Kur viņi paliek? Kur viņi aizgājuši? Ja. Jo, kā mēs redzam, tad saskaņā likumu dzīvokļu īpašnieku mantā ietilpst gan iemaksas uzkrājuma fondā, gan dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem pakalpojumu sniedzēju un nenodrošinātie līdzekļu maksājumi par uzturēšanas nepieciešamiem pakalpojumiem. Šī te manta aprakstā nav rakstīts, ka nokavējuma procenti ir manta kopības. Jautājums man ir gaužām vienkārši. Kur paliek nokavējuma procenti? Mēs zinām, ka Rīgas nama pārvaldniekam tad viss maksājumi noteikts ar vieniem un tiem pašiem kontiem. Visā Rīgas pilsētā ir viena un tie paši konti. Tā nauda ieplūst
un tur arī nogrimst. Pazūd šī nauda virtenī. Kā jūs atšķirtināsiet to, kuri palikuši no kaviem procentu? Es domāju, ka šeit ir diezgan liels jautājums pacēlies. Vai tur nav kaut kāda blēdība? No kaviem procentu saskaņā likuma nav manta, kas pieder kopībai. Kur viņi paliek? Nu, šos jautājumus jūs varētu uzdot Rīgas nama pārvaldniekam. Tad ir nākošais, 6. punkts, ko es gribētu aprakstīt. Tas manā skatījumā ir viskliedzošākais punkts visā tā līgumā. Un proti, 2.8.1. Ja īpašnieki, tad arī, cik es saprotu, dzīvokļu īpašnieki, nav noteikuši citu kārtību un neapdzīvotās telpas mākslinieku darbnīcas īpašnieks, tas ir katrs individuālais, respektīvi dzīvokļu īpašnieks, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā nav noslēdzis un iesniedzis pārvaldniekam līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, tad neapdzīvotās telpas šķērsvieta ar mākslinieku darbnīcas īpašniekam maksa par sadzīves atkritumu izvešanu tiek aprēķināta 25% apmērā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu dzīvojamajai mājai aprēķinātā kopības summas konkrētajā mēnesī vai citas pārvaldnieku noteiktās metodikas. Es nesapratu šo punktu. Vai nu es kaut ko palaidu garām, vai nu šeit ir kaut kāds milzīgs āķis. Bet kā sanāk? Respektīvi, pēc šī punkta es tā kā varu noprast, kad pārvaldnieks tā kā vēlas uzlikt dzīvokļu īpašniekam slēgt individuāls sadzīves atkritumu savākšanas līgums ar atkritumu savācējiem. Nu, piemēram, ja man ir māja, 100 iedzīvotāju, 100 dzīvokļu īpašnieks, atvainojos, tad ko mums jābūt 100 atsevišķiem sadzīves atkritumu savākšanas līgumiem? Ar 50 firmām, piemēram. Kur mēs šīs te 50 urnas liksim? Tas ir viens. Otrs. Teiksim, mājā kaut 100 iedzīvotāji, 10 nav samaksas, 10 nav šāds līgums noslēguši. Tas, ko nozīmē, kad 250% no rēķina, ko piedāvāja šis te atkritums savācējs, sedz šis te iedzīvotājs? Kur paliek šie te liekie 150%, kas ir samaksāti pa virsu? Tas ir viens. Tas ir vēl viens. Jautājums. Ko dara pārējie? Tad nemaksā neko? Ja es samaksātu 250% no šī te pakalpojuma sniedzēja rēķina. Ko viņi nemaksā? Arī tas ir tāds jautājums, tas ir numur 3 jautājums. Un visbeidzot, 4. jautājums. Es mēģināju atrast likumu, kurā dzīvokļu īpašniekiem ir uzlikts par pienākumu noslēgt individuāls sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas līgums. Ja, un es tādu likumu neatradu. Vienīgais, ko es atradu, ir likums, kas saucās dzīvokļu īpašuma likums. Tas ir 10. panta 1. daļa, kurā pateiks, ka dzīvokļu īpašnieku pienākums ir norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu lietošanu. Tā ir skatā sadzīves atkritumu izvešanu. Nekāda līguma noslēgšana šeit nav rakstīta. Šeit ir rakstīts, ka tev ir jāmaksā vienkārši par šiem te atkritumu izvešanām. Viss. Nekā nav rakstīta, tāpēc es šo te līguma punktu vispār nesaprotu. Tā. Nākošais. Tā. Jā, nu tas pārvaldīšanas maksa kalendārtiem gadam tiek noteikti pamatojoties uz pārvaldnieku sagatavoto tām un dzīvojamās mājas uzturēšanas darba plānu. Informācija par to, kur var iepazīties ar nākamajam gadam, kalendāriem gadam aprēķināto pārvaldīšanas maksu un dzīvojamās mājas uzturēšanas darba plānu pārvaldnieks norāda rēķinos. Nu, kas tas tāds?
Nu, tā atkal ir negodīga komercprakse. Droši vien būs kaut kur apakšā rēķinā maziem burtiem ierakstīts, ka tur saitā var iepazīties ar tām, ja, nu, informācija ir pasniegta, neiepazinies, tā ir tava problēma, tām stājas spēkā un tikai dragājam tālāk. Nu, atkal negodīgi, ļoti negodīgi. Ļoti negodīgi, vienpusēji, ļoti vienpusēji. Nu, kā sakot, nu, tas jau ir ierasts Rīksnam pārvaldnieku rokraksts, nu, ko es varu pateikt. Nākošais. Tātad, ja īpašnieks pieņem lēmumu samazināt aprēķināt pārvaldīšanas maksu, tad pārvaldnieks nepiekrīt šim samazinājumam, tātad pārvaldnieku atlīdzību, tad īpašniekiem nevēlākā mēneša laikā no paziņojuma viens jālēma par pārvaldnieku mājiņu. Nu, tas loģiski, nu, neviens jau nav spiests vergot un strādāt par kaut kādu samaksu, kas viņu neapmierina. Jā, visi šeit gan viss korīgi. Kas man nepatika, ir nākošais punkts, 2.11. Tas ir, ka pārvaldnieks ir tiesības 2 reizes gadā grozīt pārvaldīšanas maksu. Jā. Nu, ja pirms tam, kad bija attiecības uz līguma pamatbalstītas, uz likuma pamatbalstītas, atvainojos, nekas tāds nebija. Tagad 2 reizes gadā. Nu, droši vien atkal tiks kaut kur ielikt tāmē, maziem burtiem ierakstīt, jā, tā īsti izsekot nevarēs. Jā. Nu, un tad atkal pārvaldnieks neviļas varētu paaugstināt šo te pārvaldīšanas maksu. Nu, arī tāda ļoti netīra spēle šeit ir. Tātad 8. punkts. 8. punkts. Tātad punkts, kas arī ir klāja pretlikumīgs, uzreiz pateikt priekšā. Tātad izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, tātad, ja uz līguma izbeigšanas dienu īpašnieki ir parādā pārvaldniekam par maksājumiem, pārvaldnieks, pamatojoties uz īpašnieku lēmumu, parāds ietur no dzīvamās mājas uzkrājuma. Šajā gadījumā pārvaldnieks, pamatojoties uz dzīvamās mājas nodošanas pieņemšanas aktu, pamata pārskaita īpašnieku pilnvarotai personai to dzīvamās mājas uzkrājuma daļu, kas paliek pēc visu parādu ieturēšanas. Īpašniekiem vai to pilnvarotāju personai dodot cesijā prasījumu tiesības pret parādniekiem tādā apmērā, kas nav sekts no mājas uzkrājuma. Šeit uzreiz var pateikt, kad ir likumā un konkrēti dzīvamo māju pārvaldīšanas likums 14. pantā, 6. daļā ir skaidri un gaiši pateikts, ka dzīvamās mājas īpašnieka izveidotos uzkrājumus pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot savus darbības rezultātā radošos zaudējumus sekšanai un dzīvamās mājas īpašnieka neizpildīto saistību izpildēji, iekvās parādu sekšanai un tam līdzīgi. Tātad neviens līguma punkts, neviens kopības lēmums šo naudu nevar novirzīt parādu sekšanai. Uzkrājuma naudu remonta darbiem novirzīt parādu sekšanai nevar, likums aizliedz. Tāpēc šāda punktu ierakstīšana darījumā, šajā pārvaldīšanas līgumā, atkal ir prettiesiski. Devītais punkts. Jā, šeit ir norādīts, ka ja īpašnieks pilnībā vai daļai neizpild līguma noteikums, pārvaldniekam ir tiesības pēc savas izvēles iepriekš brīdināt par to pārvaldniekus, nodot parādu piedziņu trešajai personai, kas ietver sevi ar īpašnieku personas datu apstrādi, datu nodošanu citām personām. Ok, labi. Īpašnieks apņemas sekt pārvaldnieku izdevumus, kas būs radušies saistībā parādu atgūšanas procesu, tostarp sekt visus izdevumus, kas pārvaldniekam samaksās, ko pārvaldnieks samaksās trešajām personām parādu atgūšanas procesā. Nu, šeit man prasītos konkrētības, jā. Nu, teiksim, tiesvedības procesā, ja notiek tiesvedība, ir tiesāšanas izdevumi, jā. Tiesāšanas izdevumi sastāv no tiesas izdevumiem, drošības naudas un lietas vešanas saistīti izdevumi. Lietas vešanas saistīti izdevumi ir izdevumi par advokātu palīdzību, tā skaitā, jā, un tā skaitā arī par pierādījumu savākšanu. Šeit nav rakstīts, ka tiesvedības procesā būtu jāatliecina kaut kādu izdevumu pārvaldniekam par kaut kādu citu juristu vai juridisko kompāniju vai piedziņas kompāniju darbībām. Jā, nekā tāda nav. Turklāt likumā
ir skaidri arī atrunāt griesti, kādas var, teiksim, piedzīt no pretējās puses, no zaudējušās puses, piemēram, prasībās, kur naudas summa līdz 8500 eiro par tātad honorāru, tātad uzvarējušās puses advokāta honorāru kompensē 30% apmērā. Tātad pirmā instancē 50%, tas ir tātad par katru instanci 15%. Tātad 15% par pirmo instanci, 15% par apelācijas instanci. Tātad kompensē zaudētājs šos te izdevumus. Bet līgumā nekāda griezta nav noteikta. Pilnīgi nekāda. Jā, kā mēs redzam, šeit vispār nekāda griezta nav. Sekt un viss. Prasītos konkrētības. Tātad tagad nākošais punkts. Īpašnieku tiesības. Mēs redzam, ka šīs te tiesības ierakstītās, faktiski tas viss ir ūdens. Pilnīgs ūdens. Tiek aprakstīta faktiskā situācija. Jā. Tiesības mainīt rēķinu nosūtīšanas adresi. Tāpat jau bija tiesības. Ierakstīt to līgumā, neierakstīt, tāpat jau tev ir tiesības mainīt nosūtīšanas adresi. Jā. Ierosinājums, tātad sniegt pārvaldniekam priekšlikums. Tiesība sniegt pārvaldniekam priekšlikumu. Tātad dzīvokļu īpašniekam ir tiesības sniegt priekšlikums. Tev tāpat jau tiesības sniegt priekšlikums. Ko tu raksti līgumā? Vienādi sakot, šie tiesību punkti, kas ierakstīti līgumā, ir vienkārši ierakstīti izskata pēc. Lai liekas, ka ir kaut kāds, teiksim, kaut kāda aizsardzība. Kaut kas baigi aizsargāts. Tad ir dzīvokļu īpašnieku pienākumi šeit 4.2 punktā. Jā. Kopumā šeit pienākumi ir 14. Jā, 14. Es zaļo te iekrāsoju tas, kas man likās tāds interesants, diskutabls. Klāja pretiesisks nav, bet pienākumi šeit ir 14. Jā, kā mēs redzam. Tagad mēs pašķersim mazliet tālāk, jā, kur nevis tālāk, bet laikam apakaļ. Jā. Apakaļ, jā. Pārvaldnieka tiesības un pienākumi. Pastamies. Jā. Cik pārvaldniekam ir ierakstīts pienākumi? 3. Redziet? No 3.2.1 līdz 3.2.3 punktiem. Tad pārvaldīšanas līgumā, paklausieties, pārvaldīšanas līgumā, kurā tu noalgo pārvaldnieku. Pārvaldniekam ir 3 pienākumi, bet tev, kā darba devējām, kurš maksā viņam atlīdzību, ir 14 pienākumi. Un tad jūs jūties, kur puses šis līgums iet? Ja? Pārvaldniekam ir, vēlreiz atkārtošos, pārvaldniekam līgumā ierakstīti ir 3 pienākumi, tad pārvaldīšanas līgumā pārvaldniekam ierakstīti 3 pienākumi, a jums, maksātājām, tātad, kas pasūta mūziku, ir 14 pienākumi ierakstīti. Par to mazliet vēlāk. Nākošais punkts, kas arī tāds ir, kas nebija pirms tam, kas likumā nebija rakstīts, tātad likumiskajās attiecībās, kāds bija pirms tam, jums ar pārvaldnieku nebija šie 5.3 līdz 5.5 punktu. Un konkrēti. 5.3 punkts. Pārvaldnieks neatbild par sekām, kas iestājas kopīpašumā esošo inženieru komunikāciju, konstruktīvo elementu vai apkursu bojājumu dēļ. Ja dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās inženieru komunikācijas konstruktīvi elementi vai apkura nokaupojas ilgāk par normatīvais aktos noteikto eksploatācijas laiku un neatbilst būvniecību regulējušo normatīvu aktu prasībām, vai nekvalitīvu konstrukciju, vai to elementu iebūvēšanas dēļ dzīvojamās mājas būvniecības laikā. Respektīvi tā. Tā kā lielākā daļa dzīvojamā māja, ko pārvalda Rīksmām pārvaldnieks, faktiski ir daudz komunikācijas elementu. Un lielākā daļa varētu būt jau eksploatācijas termiņš ir beidzies, vai vēl vairāk mājas eksploatācijas termiņš ir beidzies, kāds arī ir, dažām mājām ir, un tūlīt tosies arī vairākām citām, tad pārvaldnieks faktiski ne par ko neatbild. Tad viņš vispār neatbild ne par ko. Tad, ja jums ir veca māja, Rīksmām pārvaldnieks saka tā, mēs ne par ko neatbildam. Kā bija iepriekš? Iepriekš bija gaužām vienkārši. Bija šis civil likuma
civilikums, kurā tiek regulēts pilnvarnieku un pilnvaras devēja tiesiskās attiecības, un šīs te likums, tā skaitā civilikuma 2295. pants pateica, ka pilnvarniekam jādarbojas, tas ir īstam pārvaldniekam jādarbojas, izpildot viņam doto uzdevumu, tātad kopību dod uzdevumu, ar vislielāko rūpību, un viņš atbild kopībai, kopīpašiem par katru neuzmanību. Šobrīd Rīgstam pārvaldnieks ar šo te līgumu vēlas šo neuzmanību noņemt. Jūs bijuši paši esat neuzmanīgi. Nākošais 5.4 punkts. Pārvaldnieks neatbild par zaudējumiem, kas radušies dzīvojamā mājā, ja īpašnieki nav nodrošinājuši līguma izpildē nepieciešamo finansējumu. Ja māja parādā, jūs redzēt rēķinos, ka māja parādā, teiksim, jūs redzēt summu, kad māja parādā. Pārvaldnieks faktiski saka, ka viņš neatbild ne par ko. Tad māja nedrīkst būt parādā, neko. Un tikai tad pārvaldnieks par kaut ko sāks atbildēt. Arī šāda kārtība, pirms šī darījuma, ko tiek piedāvāts noslēgt, nebija. 5.5 punkts. Par ugunsdrošības prasību izpildu un ievērošanu dzīvojamā mājā ir atbildīgi īpašnieki atbilstoši ugunsdrošības prasību reglamentējušiem normatīviem aktiem. Rīgstam pārvaldnieks ar šo punktu vēlas noņemt pilnīgu atbildību no sevis saistībā ar ugunsdrošības prasību izpildu. Pirms tam arī tā nebija. Tātad situācija ir atkal pasliktinājusies. Tātad nākošais punkts. Tas ir 6. Tātad 6. 6.1. Bet tātad 6.4. Līdzējiem ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa 6 mēnešu iepriekš par to raksturvietu brīdināt. Tātad viņi grib 6 mēnešu brīdinājumu. Ko mums saka likums? Tātad tas ir privatizācijas pabeigšanas likuma 11. pānta 3. daļa. Puses ir tiesības vienpusē izbeigt noslēgto pārvaldīšanas līgumu. No pārvaldīšanas līguma izrietošo pušu tiesiskās attiecības izbeidzas 1 mēnesi pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par pārvaldīšanas līgumu izbeigšanu. Tātad, redzēt, tātad 1 mēnesi. Šeit 6. Tātad 1 un 6. Jūtat atšķirību. 5 mēneši. Nu, atkal šis punkts, kas ierakstīts līgumā, ir pretējs likumam. Un pēc būtības nav spēkā. 6.5 punkts. Tā, šeit 6.5 punkts. 2 mēnešu laikā pēc līguma izbeigšanas pārvaldnieks nodod īpašnieku pilnvarotāju personai visus ar dzīvumās mājas pārvaldīšanas saistītos dokumentus un pārskaita dzīvumās mājas uzkrājumu, ievērojot līgumā noteikto kārtību uz īpašnieku norādīto bankas kontu. Tātad 2 mēnešu laikā tā rakstīts, ka tas viņi izdara. Tagad atkal, ko mums saka likums? Tātad, ko mums saka likums? Dzīvojamā māju pārvaldīšanas likuma 12. pānta 3. daļa. Izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, pārvaldniekam ir pienākums mēneša laikā, ja pārvaldnieka līgumā nav noteikts citādi, ar nodošanas pieņemšanas aktu nodot dzīvojamās mājas īpašniekam. Tā skaitā naudu. Tātad līgumā ir teikt 2 mēnešus. Tātad iegūt 2 mēnešus. Teiksim, 1 mēnešu laikāk, 1 mēnesis vairāk. Ir ok, labi. Šito mēs varam paturēt. Labi. Tā, un visbeidzot,
8,3 punktus. Tad pārvaldnieks vēlas, kad ar šo te darījumu, kas tiek slēgts starp kopību un pārvaldnieku tiek automātiski atzīt par spēkā neesošiem visi tie individuālie līgumi, kas slēgts starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem. Nu, mēs nevaram tātad ar darījumu atcelt citu divpusēju darījumu. Dzīvokļu īpašnieks un dzīvokļu īpašnieku kopība ir divas dažādas personas. Tu nevar ar vienu personu ar līgumu pateikt, ka otras personas līgums nav spēkā. Nu, arī tiek pretiesības, bet tam ir maz nozīme, jo jebkurā gadījumā visas attiecības, kas bija pirms šī darījuma noslēgšanas, bija uz likuma pamata. Tāpēc tam ir tāda faktiski sekundāra 18. kārtas jautājums. Tas faktiski tas bija maz svarīgs. Kam vajadzēja būt un kas nebija līgumā. Tad, kā mums nosaka likums? Tāpēc likums saucās dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Tad otrā daļa. Tad pārvaldīšanas līgumā bija vismaz jābūt šeit norādīts konkrēti, 14 sastāvdaļas. Kas pārvaldīšanas līgumā nebija? Pārvaldīšanas līgumā, ko mums piedāvā noslēgt pārvaldnieks, nebija ierakstīts. Tātad visas šīs te obligāti veicamās darbības uzskaitījums. Nu, nebija pilnīgi nekā faktiski nebija. Tu tikai 4 punkti bija, ko pārvaldniekam uzlicis par pienākumu. Uzskaitījums kā tāds, ko pārvaldnieks dara, nebija. Tad nebija arī termiņu un kārtība, kādā sniedzams pārskats par pārvaldīšanas uzdevumu izpildu, tajā skaitā pārskats par pārvaldnieku rīcību, nododot finanšu līdzekļus izlietošanu, tad tur kārtība un termiņi nebija norādīti. Bija jābūt, bet nav. Tad arī nebija kārtība norādīt, kā pārvaldnieks sniedz informāciju dzīvojamās mājas īpašniekam, tā arī nebija. Nebija norādīta kontaktpersona, ar ko kontaktēties. Jā, līgumā nav nekā tāds. Tad nebija arī ar pārvaldīšanas uzdevumu izpildu saistīto pārvaldīšanas izdevuma apmērs, to noteikšanas un maksāšanas kārtību atsevišķu norādot. Tad pats izdevuma apmērs nebija, bija norādīts tikai kā viņa aprēķina, bet izdevuma apmērs kā tāds nebija norādīts līgumā. Nu, un arī nebija norādīti tie noteikumi, kas reglamentē visu šo te pārvaldīšanas, pārvaldīšanas saistīto informācijas sniegšanu valsts un pašvaldību iestādēm. Nu, un visbeidzot nebija līgumā arī norādīts, kurā brīdī pārvaldniekam iestājas atbildība. Nu, nekā tāda nav. Tur bija rakstīts, kas neiestājas, bet kad iestājas, nekas nebija. Tad līgumā arī ir faktiski nav izpildīt likuma prasības, līgums nesatur tās sastāvdaļas, kurām tur bija jābūt. Tagad, kāpēc tāda situācija vispār ir notikusi? Kad pārvaldnieks piedāvā šādu ļoti faktiski nepieklājīgu līgumu, tādu, manā skatījumā diezgan tendencios līgums. Kāpēc Rīgas nama pārvaldnieks šādu līgumu vispār piedāvā? Pirmkārt, tas slēpjas tanī apstāklī, tas ir manā skatījumā galvenais apstākļus, ka par šiem gadiem Rīgas nama pārvaldnieks dzīvoja tādās siltumnīcas apstākļos, kur tev nevajag cīnīties par klientu, kur klients pats iekrīt tev rokās, ir vienkārši pazaudējuši to komersantu ožu. To ožu, kad klients ir tā lielākā vērtība, klients ir prioritāte. Jā. Tavās attiecībās, nevis tu esi prioritāte, bet klients ir prioritāte. Tev pa katru klientu ir jācīnās ar aukoņiem, ja? Tu nevar tā pavirši atteikties pie viņiem. Viņi ir degradējušies par šo laiku un ir aizmirsuši, kā komercvidē rīkojās normāls komersants. Ja? Visus šos gadus viņi dzīvojuši siltumnīcas apstākļos, kā es teicu, ja? Un pildījuši vairāk vai mazāk politisks pasūtījums, ne tik daudz iedzīvotāju, apkalpojuši iedzīvotāju vēlmes. Tā kā tas ir viens no iemesliem, galvenajiem iemesliem, kāpēc šāds te bezkaunīgs līgums tiek piedāvāts.
Otrs iemesls ir tas, kas ierakstīts likumā, sākumā tā īsti nesaprāt beigās, pārlasēja, un patiešām likumdevējs ir šāda norma iekļāvis un konkrēti. Tātad tā ir 11. panta, tātad privatizācijas pabeigšanas likuma 11. panta 2. daļa, kurā pateikts, būtībā pateikts tādiem citiem vārdiem, tātad, vai tu balso par, vai tu balso pret, vai tu vispār nebalso un balsošana bijusi nesekmīga. Šis te līgums, ko piedāvā šie te pašvaldību ieceltie pārvaldnieki, automātiski vienalga stājās spēkā. Tātad balsošana faktiski ir formāla. Ja kopība nepieņem lēmumu pārņemt pārvaldīšanas tiesības, pārvaldnieks pie šī te lēmuma pievienojas pārvaldīšanas līgumu projektu, tad šis līgums stājas vienalga spēkā arī tad, ja tu neesi balsojis par, un arī tad, ja balsošana kopībā nav notikusi. Tātad visos gadījumos, nenotika, līgums tiek pieņemts un stājas spēkā. Tātad šo spēkā stāšanos prezumē šis te likums. Privatizācijas pabeigšanas likuma 11. panta 2. daļa. Lūk, tāda brīnuma ir iestrādājuši Saeima. Tāpēc ir arī šāds te bezkaunīgi piedāvāts līgums. Tātad nevis pats līgums ir bezkaunīgi piedāvāts, bet paši līguma punkti ir bezkaunīgi. Tātad jautājums, ko darīt? Ko darīt? Šeit ir jautājums, ko mums darīt? Pirms šī darījuma faktiski Rīgsnam pārvaldniekam bija arī virkne plusu, salīdzināt ar citiem pārvaldniekiem, kurus varbūt mēs varējām izskatīt kā tāds priekšrocību pret citiem, lai mēs to pārvaldnieku paturētu. Ja, teiksim, viņš ir liels, viņam ir liels apgrozījums, no šī te apgrozījuma var arī sekt kaut kāds zaudējums, tā ir tāda vairāk vai mazāk politiski jūtīgs komersants, tur kaut kāda politisks vairāk vai mazāk pasūtījums, kas šad tad mēdz būt arī labvēlīgi iedzīvotājiem. Bet šobrīd nekā vairs tāda nav. Viss tas ir izņemts. Tagad tikai strikti līgumiskās attiecības. Strikti es būšu karalis, tu būsi man tas, kas maksās. Mans interesi prioritātes, tavējais ir sekundārs. Es apdomātu risinājumu par pārvaldnieku māju. Diezgan nopietni apdomātu. Ja. Visi priekšrocības faktiski ir pazuduši un palikusi, un nekas tur nav palicis. Tāpēc pirmkārt ir varbūt jāpadomā par pārvaldnieku mājiņu. Kādu pārvaldnieku noteikti? Tas arī ir diezgan sarežģīts jautājums. Ir pārvaldnieki, kas ir labāki par Rīgsnam pārvaldnieks, un ir arī pārvaldnieki, kuri ir bijuši sliktāki, kurus es esmu redzējis, kad ir bijuši sliktāki. Jā. Tāpēc tas ir ļoti apdomājums jautājums, bet rūpīgi apdomājums jautājums. Otra lieta, ko es ieteiktu darīt, ir tas, ka iedzīvotājiem nekad nevajag aizmirst, kad mājas pārvaldnieks ir nevis pārvaldnieks, Rīgsnam pārvaldnieks, bet tieši iedzīvotājs. Tieši iedzīvotājs ir tas, kas ir primārais mājas pārvaldītājs. Savukārt pārvaldnieks ir jūsu algota sabiedrība, var teikt, algots darbinieks, kuram jūs maksājat atlīdzību par konkrētu uzdevumu izpildi. Tātad viņš strādā jūsu labā, jūsu uzdevumā. Tātad tas ir ierakstīts šeit likumā. Tātad pārvaldnieks darbojas jūsu uzdevumā. Kā šo uzdevumu formulēt? Noteikti pārvaldniekam. Tās ir kopības balsojums. Jo tikai vienīgi kopība, kā šeit rāda likumā, ir tiesīga, dot pilnvaras. Tātad noteikti kopīpašuma, kā te ir rakstīts, kur te ir.
te ir atsevišķi pārvaldīšanas darbību noteikšana pārvaldniekam, izdevuma noteikšana un maksāšanas kārtība. Redzēt, jā? Tad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevuma noteikšana un maksāšanas kārtība, tā ir kopības, tikai un vienīgi kopības kompetence. Jā, tāpēc jūs varat koriģēt šos te pretiesiskos līguma punktus ar atbilstošiem balsojumiem. Kā notiek balsošana? Ir noteikti 3 veidos, vai nu sasaucot kopsapulci, vai vienkārši organizēt aptauju, vai citādi savstarpēji vienojoties. Vislabākais veids ir aptaujas formā. Šobrīd ir digitāls laikmets, visus nesasauks, telpas neatradīs, kur mēs varam visi sanākt. Jā. Vislabāk aptaujas formā. Tas ir. Un tā arī pārvaldnieks arī šobrīd dara. Aptaujā ir jānobalso, es atvainojos. Aptaujā jānobalso vismaz pusēji no 100 no iedzīvotāju, no dzīvokļu īpašnieku skaita. Tad viens dzīvoklis ir viena balss. Ja, piemēram, mājā ir 50 dzīvokļi, tad jābūt 51 par balsī, lai šo jautājumu pieņemtu. Teiksim, koriģētu šo te maksāšanas kārtību, piemēram, tur, kā es jau iepriekš norādīju, kas neatbilst likumam. Ja, teiksim, to iedzīvotāji var koriģēt ar savu balsojumu. Ja pirmajā balsojumā, šis jau bija jau, ja pirmajā balsojumā balsojums ir bijis nesekmīgs, tad likumdevējs jau no pagājušā gada ir noteicis, ka ir paredzēta atkārtot balsošanu, ja, kurā ir jābūt vismaz 1/3 dzīvokļu īpašnieku, jāpiedalās vismaz 1/3 dzīvokļu īpašnieku, un pusē no tā jābūt ir par, konkrētāk. Ja mājā ir 100 dzīvokļu, tad atkārtotā balsošanā lemtspējīgi tad, ja 34 iedzīvotāji ir nodevuši savus balsis. Piemēram, aptaujas veidā 34 anketas atsūtīts, tad faktiski ir kvorums. Un no šiem 34 anketām vismaz 18 jābūt par. Tad no 100 dzīvokļiem, ja 18 dzīvokļi ir par, atnākuši 3, tad nobalsojuši 3, 4 un 18 par, tad 18%. Tad tas nozīmē, ka balsojums ir pieņemts. Ja, tad balsojums ir pieņemts. Lūk tā. Tad ar balsojumu var koriģēt šos te pretiesiskos līguma punktus. Nezinu, vai tas pārvaldnieku apmierinās. Pieņems viņš to. To mēs nezinām. Bet nekad nevajag aizmirst, ka jūs esat mājas pārvaldnieki un jūs esat tie, kas noteiks, kā mēs maksāsim, kam mēs maksāsim un kur mēs maksāsim. Šeit ir, man liekas, būtiski būt arī nobalsot par to, ko es tagad tā atcerējos, kad ir būtiski varbūt nobalsot par to, ka jums varbūt ir izdevīgi izveidot atsevišķu kontu, kurā visa nauda ieskaitās. Nevajag jaukt naudu kopā ar visu Rīgas iedzīvotāju naudām. Ja, teiksim, tas, ka grāmatvedības reģistros tur kaut kur ir sarakstīts tā nauda tur, tas nemaina lietas būtību. Visa nauda iepeld vienā kasē, ir pilnīgs bardaks, tur nevar atšķitināt ne nokavējuma procents, kur ir aprēķināti kādam no jūsu mājas iedzīvotājiem, kur viņi palikuši. Tur nevarēs atšķitināt visus šos te nepamatotos uzrēķinus par kaut kādu sadzīves atkritumu izvešanu. Tad jums faktiski arī jāpieņem lēmums arī būt liederīgi pieņemt lēmumu par atsevišķu kontu visai dzīvojamajai mājai. Tas arī viss. Paldies par uzmanību.